Par ko tavs Auto TV šoreiz? Elektroauto tirgus iegriezies, sasniegts jauns rekords e-auto reģistrācijā Latvijā. Ar Gunteru Traubergu no EHR vērtējām vienu no pieprasītākajiem spraudņa hibrīdiem. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Pēc tam, kad atjaunota EKI atbalsta programma elektroauto un plug-in hibrīdu iegādēji, mūsu māju autotirgus ir piedzīvojis pamatīgu intereses kāpumu par šīs segmenta spēkratiem. Pēc CSDD datiem jūnijā elektroauto reģistrācija ir sasniegusi jaunas virsotnes, un elektroauto kopējais īpatsvars no visām pirmoreiz reģistrētajām vieglajām pasažieru automašīnām bija 12,1%. Tas ir absolūtais rekords Latvijas vēsturē. Šodien tuvāk aplūkosim vienu no plug-in jeb spraudņa hibrīdiem, kuru arī ir iespējams iegādāties ar jau minēto EKI atbalstu privātpersonām. Dāmas un kungi, šis ir Lynk & Co 08. Starp citu, tieši Lynk & Co šobrīd jaunu e-auto kategorijā ir viens no populārākajiem zīmoliem Latvijā. Un sarunā par šo auto iesaistīsies cilvēks, kurš Lynk & Co spēkratu pārbaudījis praksē divkārt, gan mājas, gan uzņēmuma autoparkā. Gunters Traubergs mediju nozarē strādā jau vairāk nekā 30 gadus. Sācis ar mārketingu un pārdošanas pienākumiem televīzijā LNT un portālā TVNet, pašlaik Gunters ir EHR mediju grupas līdzīpašnieks un kā attīstības vadītājs aktīvi strādā pie FM un interneta apraides sinerģijas. Cilvēki negrib justies vientuļi. Arī televizors jau joprojām mājās vēl bieži pild tādu fona un antivientulības funkciju. Radio gan ir pēdējais tāds klasisko, es saucu pa veciem mēdījiem, mohikānis, kur dzīvo dēļ, viņa dzīvotspēja vēl ir ļoti laba, tieši dēļ automašīnas, jo, redz, automašīnā nav tik daudz to iespēju, kā vai mājās, vai birojā, vai tavā datorā, lietot citus mēdījus, jā, tomēr tas ir par klausīšanos un ērtības. Tu iekāp un tev skan, jā, tas jau ir tas tā ļoti liela priekšrocība. Tātad pirmā lieta, kuru turpinot šo stāstu vēlos jums atgādināt, ir tā, ka kompānija Lynk & Co ir salīdzinoši jauns spēlētājs Latvijas autotirgū, taču neskatoties uz to, tā jau ir paguvusi iekarot Latvijas pircēju sirdis. Viens no iemesliem, kādēļ tas tā noticis, varētu būt fakts, ka Lynk & Co ir tuvas radniecīgas saites ar Volvo. Un par pamatu šo auto izstrādēju ņemta tā pati tehnika. Piemēram, 08 ir radīts uz tās pašas platformas, ko izmanto Volvo XC40. Ja tu nokļūst pie dīlera, tas ir, protams, blakām, ja viņš ar Volvo, tas arī kaut ko liecina, un ja tā ir viena ģimene, vai ne? Eiropeiskais DNK kaut kāds tur ir. Dizainiski, protams, jāpierod eiropētiem pie kaut kā jauna. Vizuāli un arī salona ietilpības ziņā Lynk & Co 08 nav nekāds mazulis. Šī auto garums ir 4 metri un 82 centimetri, gandrīz par 40 centimetriem vairāk nekā jau pieminētajam Volvo XC40. Noformējuma ziņā viss tiešām ir skaisti un atturīgi gaumīgi. Ērti sēdekļi, pārskatāms liels vadības displejs, Harman Kardon stereo sistēma, panorāmas jumts un, kas ir pats svarīgākais, komplektācijā More, viss, ko jūs redzat, ietilpst jau standarta cenā. Vienīgais, ko varat mainīt, ir automobīļa krāsa. Ietilpība ir liela, sēdekļi nedaudz palaižās atpakaļ, arī tāda ērta, tā lūka kolosāli liela, pasties, ja? Viņai ir viss tas, ko pat citās Eiropas mašīnās gribētos vēl ielikt, kur tas nav iekšā. Pateicoties lielajam elektronobraukuma diapazonam, ko spēj nodrošināt šis auto ar vienu uzlādi, tas spēj veikt līdz 200 km, tad degvielas patēriņa rādītāji ir vairāk nekā iepriecinoši. Tehniskajos datos 0,9 litri uz 100 km. Protams, šādus rādītājus sasniegsiet tikai tad, ja regulāri lādēsiet savu auto akumulatoru. Ja tas būs tukšs, ceļu varēs turpināt ar 6,5 litriem uz 100. Tajā pašā laikā šis auto ir pietiekami ņiprs. Tā spēka iekārta, kas sastāv no 1,5 litru turbo benzīna dzinēja un elektromotora, nodrošina 345 ziepspēku kopējo jaudu, un 100 km/h tas spēj sasniegt 6,8 sekundēs. Neviens negrib vairs to benzīnu liet pa tiem 200 eiro vākā. Ja tu Rīga pierīga, tu brauc pilnībā ar elektrību. Ja ceļš, ja tev mājās pašam ir sava elektrība, tur vispār nav jautājumu, man liekas. Šī ir laba alternatīva. Tev tā kā divas mašīnas vienā, ja?
Atgriežoties pie datiem par šī auto uzlādi un akumulātoru bloku, ir jāmin fakts, ka Lincoln Co 08 ir pirmais Eiropā pieejamais spraudņa hibrīds, kas spēj nobraukt līdz pat 200 km pilnīgi elektriskā režīmā. Tā akumulātoru bloks ir gandrīz tikpat liels kā agrīnajiem elektroautomobiļiem. 08 atbalsta arī līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijas, un tas nozīmē, ka uzlāde no 10 līdz 80% aizņem aptuveni 30 minūtes. Un kas pats ir galvenais, labi aprīkots tas maksā 54 450 eiro, neskaitot EKI atbalstu. Siguldas šoseis izmēģinājuma rāviens joprojām labs pie 110, var apdzīt, var droši. Gaita šausmīgi līgani un mierīgi. Ja? Man pat manējais elektriskais eņģeks liekas jau ciets pēc šīs mašīnas. Ļoti labi amortizēts, man liekas. Visi tie labākie vārdi par šo mašīnu, bet neesmu vēl nekādas tādas lielas mīnus uztaustījis. Tas, kas visiem jāatslēdz bet redz, te arī tas signāls nemaz nebija. Mēs gan godīgi braucām pēc noteikumiem, Kaut kāda signāla nāca, bet brīdinājumi nāca, bet nebija kliedzoši un uzkrītoši. Jā, bija tā kaut kur foniņā. Tas bija mūsu šodienas stāsts par vienu no spraudņa hibrīdiem ar lielāko elektrosniedzamības distanci. Paldies, ka skatījāties šodien. Dodamies tagad katrs savās gaitās, braucam droši un drīz tiekamies atkal šeit, Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.